Ukulele Rīga, Ģetrūdas iela 64. Nepieciešams zvangas, kalimbas, mikrofoni, džambas, aksesuāri, ģitāras pedāļi, ģitāras pastiprinātāji, akustiskā vai elektriskā ģitāra, modulārie sintezatori. Nepieciešams ukuleles, Ukulele Rīga, Ģetrūdas iela 64. Ok. Jā, un pēc tam būs cilvēki, kuriem, diemžēl, pretinieks nav parādījies, nav iesniedzis beatus, un tos mēs vienkārši noklausīsimies un visu. Alright. Tie būs, jā. Kuriem nav pretinieks, tiek tālāk, vai viņi batlo savā starpā? Viņi tiek tālāk. Ok. Tā, sāk Edis. Klausamies uzreiz nākamo raundu. Sipika pirmais beats. Ok, vīri, jūsu verdikts sāk Sangvins. Pirmais, man likās, ļoti surprisingly, man likās, tas diezgan good mix, diezgan nice kaut drami un tā, bet tas viens kaut līdz, kas tur bija, likās mazliet out of key, vai ja ne out of key, tad not really fitting visam, kas tur bija. Un tad otrais bija, viņš bija, man likās, tāds tuvāk uz to beat battle pusi, bet mix, ja viņš nekad baigi neiehitoja, tur vienkārši bija tā kā, jā, tik daudz sabās iekšā, ka tā ķipa hard, un tāpēc 3 reizes uzmest kaut gross beat vairāk preset. Baigi grūti pateikt, bet es laikam tikai dēļ tā, ka tajā pirmajā vienīgais, kas man likās off, bija tas viens līdz, es iešu pirmo. Ok, man attiecīgi arī pirmais uzrunāja vairāk šajā batlā, man uzreiz likās, ka kaut kāds Earl Sweatshorts varētu mierīgi uz tādu beat uzrapot, jo iedeva tādu lo-fi švaibu. Miksa ziņā tiešām likās, ka viss ir ļoti smuki salīmēts kopā un viss derēja tā, kā tam ir jābūt, tāpēc arī mans punkts aiziet par pirmo beatu, un tas ir Edis. Niklāv. Baigi, priekš man šis battles baigi tuvi, viens ar otru. Baigi grūti izlemt. Es iešu ar otru beatu. Ar Sipiku, jā? Yes. Ok, jā. tātad tu pieraks, jā? Superīgi, tātad Edis ar 2-1 ir paņēmis pirmo raundu, klausamies otro raundu, tātad Edis sāk, klausamies Edis otro raundu. Turn this world around.
uzreiz klausamies Sipik otro raundu. Aiziet. Tā, šoreiz sākšu es. Manuprāt, ļoti interesanti, jau kā čatā minēja, Brazilu vaibiņš. Bišķīt bija tāds Brazilian funk, protams, bišķīt arī Jersey sakal, un ja Niklaus stāv uz biznesa, tad viņš šito diskolfts. Nē. Bet tur nebija Jersey, bro. Kick pattern bija exactly Jersey. Sākumā likās, ka bija Jersey, un tāpēc man jau likās visi nekam cauri, bet pēc tam viņš aizsašojas ar parastu. Nebija tik izteikts. Otrais rauns, lai arī kā mēs uzslavētu pirmajā raundā Edis par miksu, man likās, ka otrajā raundā Edisam miks bija daudz sliktāk. Man likās, ka Sipiks atkal tieši miksa aspektā bija pamatīgi priekšā. Man ļoti vairāk arī uzrunājis, tā teikt, Sipik beats, jo es vairāk sapratu, man ausīm nebija tik liels spriedz. Kaut arī Edisam visus elements varēja saprast, viss bija mega skaļš. Viss bija baigi pārbliests, uz masteru bija vai soft clippers pret griestiem ar visu limiteru un visu pārējo, ko tu var uzlikt. Restīvi mans punkts aiziet šajā raundā Sipika. Sangvin. Man liekas, kā abos daudz kas notika. Bet jā, Edis bija tā, tā kā nenormāli daudz, kas notika. Un es pat brīžiem, es saprotu, ka tur visu laiku tas samples bija apakšā, bet tur pēc tam ienāca tie, laikam viņi sauc drum and bass drami. Un jā, es nezinu, viņš vienkārši bija all over the place. Un otrais, kaut arī neperfekts, man vienkārši likās vienkārši labāks. Tāpēc jo ar otru. Niklā? Jā. Ja tu taisi, piemēram, kaut kādi jump up drum and bass, tas būs slappers. Ja pat var būt sūdīgs producents vai ritīgi amazing producents, bet, piemēram, taisīs jump up beat, bet, protams, būs hard beats. Tikai tāpēc es iešu ar otru beatu, jo tur bija... Tur nebija tik daudz Jersey, bet tur bija diezgan cool elementi, patika vibes. Arī, jā, tā kā otrs beats. Super, šī šodien mūsu spraigākā cīņa ar 3-0 Sipik paņem otro raundu, restīvi sērijā šobrīd 1-1, trešais rauns izšķirs visu. Kā jau iepriekš minēju, Edis sāk, Edis beats, klausamies. Uzreiz slēdzamies klāt trešajam raundam Sipika.
Ok. Tā, Niklau, ja tu esi šeit, lūdzu ieslēdz apkārt kameru. Man vienkārši citādāk viss stream setups ir izgrozījies. Oh, shit. Jā. Okay. Paldies, teikt, mēs esam apkavētās. Es saņēmu tavu ziņu, saprotu, Niklau, bet mums ir vēl viens battles un būtu labi, ja tu paliktu. Pēc tam tu vari doties, jo tad mēs iziesim vienkārši cauri tiem, kas jau automātiski tiek tālāk. Tavs verdikts tajā brīdī nav vairs tik crucial, bet viņš ir crucial līdz brīdim, ka mums ir battle. Tātad, turpinot šo raundu, uzreiz tu vari steigt par savu verdiktu par šo. Kāds savus domas? Otrs čoks sev labāk sačupojuši to sample, tā kā otrs čoks tiek tālāk no manīm. Sangvin? Jā, otrais viņš bija overall daudz labāks beats. Pirmais bija mazliet garlaicīgs for me. Man ir pilnīgi tāds pats verdikts. Arī man likās, ka samples tika izmantots daudz vairāk. Arī miksa aspekts kārtējo reizi man likās daudz pareizāks, daudz precīzāks. Tāpēc Sipik ar 3-0 trešajā raundā tu uzvari tiebreakeri un tiec tālāk ar 2-1 sērijā. Apsveicu Sipik, ka tu tiec nākamajā raundā. Paldies, Edis, ka piedalījies. Beati bija labi, bet nedaudz korekcijas un viss būs super. Visi, kas netiek tālāk, palieciet. Diskurtā vēl būs sezonas garumā. Jay Ball!